Labdien! Esmu šeit trešo reizi, mans vārds ir Ivo, pārstāvu labās sapulces un, respektīvi, ko šodien īsumā, ko es vispār daru, ko mēs daram. Sapulces, apmācības, agile un komandu, treniņu, coaching. Šodien pastāstīšu par agile komandu coaching piedāvājumu. 90% komandu nav īsti komandas, jo nav komandas vīzijas saskaņotas un nav tāda kopradīta sadarbības noteikuma. Citiem vārdiem nav pamata šīm komandām. Un kā es domāju, kas ir jebkuras komandas pirmās divas piegādes, pirmie divi produkti? Kādi varianti? Pizza. Kas? Es? Nē. Nav, jā? Komandas restarts, ja pamats stiprināšana, ieliek divas pamatlietas. Pirmais palīdz komandas redzējumu sakārtot, kopradīt vīziju. Tas ir mērķi izrunāšana dažādos līmeņos, no ego līdz eko. Ja? Un tas saplūst tādā vīzijā. Un otrs ir komandas sadarbības noteikumu izstrāde, kas nozīmē to, kā mēs lemjam, strīdamies un tā tālāk. Un attiecīgi uzreiz arī pielietojam komandā. Ja? Ko tas nozīmē piemēros? Šie ir divi jautājumi, ko mēs izrunājam komandā, ko cilvēki izrunāja, kad viņi uzzina viens par otru, kāds ir katra indivīda egocentriskais mērķis komandā, un tas ir ļoti svarīgi. Un kā mēs strīdēsimies, tas ir pats interesantākais, kas tiek izrunāts, kā mēs strīdēsimies, jo strīdamies mēs principā vienmēr. Un ko saka dalībnieki, ka beidzot ir iespēja parunāt kā normāliem cilvēkiem komandā un sajūta rodās pavisam savādāk, kā strādāt kopā. Līdz ar to piedāvājums ir komandas restarts, jeb stiprināšana, 1 dienas workshops, bet darbnīca, apmēram 6 stundas, no 1000 eiro plus PVN. Šeit ir, protams, atlaide kā biedriem, bet tas ir tas, ko es šodien gribēju piedāvāt no tā daudzāk, ko es daru. Paldies! Paldies! Kādi jautājumi? Jā. Jautājumi, lūdzu. Esam bija parādīgs, tu brauc pie klientiem, ja tev ir tā augstupudē? Nē, tas ir pie klienta. Parasti, jā. Nē, var, protams, tur kaut ko īrēt, jā, lūdzu. Šis piedāvājums ir līdz 10 cilvēkiem, mazākām komandām. Tas nav lieliem daudzumiem. Es individuāli varu strādāt līdz 100 cilvēkiem viens pats. Ir struktūras un formāti, kā strādāt. Bet tas nav šis, tas ir bišķi cits. Šis ir tādām komandām līdz 10 cilvēkiem, kas ir salīdzinoši mazas. Ja? Ja tas ir lielāks organizācija, tad ir jārunā savādāk, kā to darīt. Restartēt visu organizāciju, to var, bet tas būs bišķi sarežģītāk un tas savādāk. Jā, var atpaņemt atsevišķu departamentu, bet tas būs bišķi kaut kas cits atkal, ja? Tāpēc es esmu atvērts ļoti elastīgs, tā kā kādam ir intereses, varam runāt, tas vienkārši konkrēts piedāvājums vienai mazai komandai šodien, ja? Tā kā, jā, vēl kaut kāda roka bija. Jā. Formāts kāds? Tā ir sesija, tas ir sesijas, tas ir sarunas, tas ir darbnīca pie galda, ja? Tas var būt arī attālināti, bet, labāk ir istabā pie galda, mītinga telpā. Tas ir darbs ar papīriem, ar elektroniski, tas ir sarunas, tā ir sesija, tā ir coaching saruna. Tur ir spēles, aktivitātes, tur ir visādas, jā. Galvenais šī ir nevis tas gala rezultāts, piemēram, kā es tur stāstīju par to vīzijas teksts kā tāds, bet tas process, kā mēs to darām kopā, kā darbinieki, kā kolēģi, ja? Ka mēs iepazīstam sevi dažādos līmeņos, tas ir baigi svarīgi. Tā kā, tas ir tas produkts.